darām to, kas tev ir tīkams, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Lai sēžamies un klausamies šodienai paredzētos rakstu lasījumus. Šodienas vecās derības lasījums mums ir no pravieša Jesejas grāmatas 55. nodaļas, kur tā mēs lasām. Ak, visi, kam slāpst, nāciet pie ūdens. Kam nav sudraba, nāciet, pērciet, ēdiet. Nāciet un pērciet, sudraba nevajag. Par velti ņemiet vīnu un pienu. Kādēļ jums maksāt sudrabu par to, kas nav maize? Atdot savas pūles par to, kas nedod sāta. Klausieties, klausieties uz mani, tad ēdīsiet krietni. Līksmos traknumā jūs dvēseles, pievērsiet man savu ausi, nāciet pie manis. Klausieties, un jūs būsiet dzīvi. Es slēgšu ar jums mūžīgu derību. Dāvidam dotajai žēlastībai var uzticēt. Redz, es viņu dodu par liecinieku tautām, par vadoni un pavēlnieku tautām. Redzi, tu sauksi tautas, ko nepazīst, un tautas, kas nepazīst tevi, skries pie tevis, jo tavs Dievs ir kungs un Izraēla svētais. Viņš cels tevi godā. Meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams. Iesauciet viņu, kamēr viņš ir tuvu. Svēto rakstu lasījums no jaunās derības. Pāvila vēstules korintiešiem 12. nodaļa. Brāļi, es negribu, ka jūs paliktu neziņā par gara dāvanām. Jūs zināt, ka toreiz, kad vēl bijāt pagāni, jūs ar lielu spēku vilktim vilka pie mēmajiem eltiem. Tādēļ es jums daru zinām. Neviens, kas runā Dieva gājas, saka lāsts Jēzum, neviens nevar teikt. Kungs ir Jēzus, kā vien. Ir dažādas dāvanas, bet tas pats gars. Ir dažādas kalpošanas, bet tas pats kungs. Ir dažādas spēka izpausmes, bet tas pats Dievs, kas visu rosina. Bet ikvienam tiek dota gara atklāsme kopīgam labumam. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Un es aicināšu likt otro dziesmu. Un otrās dziesmas numurs mums ir. Dziesmas numurs mums ir, jau visi teica, 161. dziesma. Sauksmas lietas, sklēja viņš, manas dzīves būvības, visu
aicinu piecelties evaņģēlija lasījumam no Mateja evaņģēlija 13. nodaļas, kur tā ir rakstīts. Vēl citu līdzību Jēzus tiem stāstīja. Debesu valstība ir līdzīga sinepju graudiņam, ko kāds cilvēks iesēja savā laukā. Tā gan ir pati mazākā no sēklām, bet, kad izaug, ir lielāka par citiem stādiem. Un kļūst par koku, kā par debesu putnu, līgzdo kā zaros. Vēl citu līdzību viņš tiem stāstīja. Debesu valstība ir līdzīga raugam. Sieviete ņēma un iejauca 3 mēros miltu, līdz viss mīklu uzrūva. To visu Jēzus ļaužu pūlim nāja līdzībās. Un bez līdzībām viņš ar tiem nerunāja. Debesu valstība ir līdzīga tīrumā atklātai mantai, ko cilvēks atrads, noslēpj un ar prieku iet un pārdod visu, kas tam ir, un iegādājas šo tīrumu. Vēl debesu valstība ir līdzīga tirgotājam, kas meklē labas pērles. Un atradis vienu ļoti vērtīgu, viņš iet un pārdod visu, kas tam ir, un iegādājas to. Vai jūs to visu saprotat? Viņš jautā cilvēku. Pie viņam atbild, jā. Tad Jēzus tiem sacīja. Tādēļ ik viens rakstu mācītājs, kas mācīts debesu valstības lietās, ir līdzīgs tādam namu saimniekam, kas dod no savas dārguma krātuves gan jauno, gan veco. Tas ir Kristus evaņģēlijs. Mēs lūgsim, debes Tēvs. Mēs pateicamies Tev, ka varam klausīties Tavos vārdos, kuri skan kā nopagātnes. Bet mēs zinām, Tavi vārdi ir patiesība un dzīvība vienmēr. Sēdieties mīļie. Es gribēju šodien mums runāt par šīm Jēzus līdzībām. Un viens mēs zinām, ka ir tāda literatūras kategorija kā storyteller, stāsts. Un tas viss ir ļoti labi un skaisti, un no šiem stāstiem parasti cilvēki izvelk esenci un mēģina ko saprast priekš sevis. Lasām par vecām lietām, mums ir bībeles mājās, kuras ir vecas, mēs zinām, kad bībele ir rakstīta. Un katrā paudzē mīļie laikam ir tā, ka cilvēki kaut kādā vecumā saprot, agrāk jau saule bija spožāka, zāle bija zaļāka, tagad nav, tagad viss ir mainījies, tagad viss paliek arvien sliktāk. Varbūt tā ir bērnība, kas nāk mums atmiņās. Bet tiešām šodien viss ir savādāk. Mums jā, tas varētu to apstiprināt. Un ne tikai tie, kuri klausās, bet arī studē, lasa Bībeli paši. Mēs zinām, ka Bībelē ir daudz vietās teikts par pēdējiem laikiem, kā tas būs. Būs tā un tā. Ir stāsts par bērniem, kur attiecības ar vecākiem reizēm nav tādas, kā gribās. Stāsts par brāļiem un māsām, kuri mēdz viens otru nodot. Ir stāsts par draudzi. Agrāk gan tā nebija. Vai tad nebija? Katrā paudzē jau ir kas mainījies. Bet vai tāpēc mēs esam šeit dievnamā, lai vienkārši konstatētu, ka viss ir savādāk? Jo iespējams ir cilvēki un arī latvieši, kuri saka, jā, seni raksti, Dieva vārds,
1000 gadus atpakaļ, varbūt man šodien nemaz tas nav aktuāli. Svaru tā. Un tomēr daļa no svētajiem rakstiem, mīļie, ir cilvēku pieredzes stāsti. Tā nav konstitūcija, kur būs tev darīt tikai tā. Mēs ņemam šo konstitūciju, kuru Dievs sarakstīja savai ebreju tautai, tad mēs visi vīrieši šeit sēdētu ar gariem matiem, nedrīkstētu griezt matus un vēl daudz ko. Ebrejiem, kā jūs ziniet, bija pāri par 300, par 300 un 400. Un tur ir šī konstitūcija. Tur ir šis mirklis, kad izredzētā tauta no verdzības iziet brīvībā. Dievs iedod šos rāmus, lai cilvēki varētu normāli dzīvot, normāli veidot attiecības savā starpā. Ja palūkojamies uz šo dārgumu krātuvi, uz šiem cilvēku pieredzes stāstiem, sākot jau no visi zināmā Jāzeps un viņa brāļa, un mēs kāpēc tēvs mīl vairāk vienu dēlu, un pārējiem brāļi to redz. Mēs kāpēc tēvs labākas drēbes dod šim vienam bērnam, pārējie brāļi to redz. Es izmainu šo brāļu domāt. Jūs uzmīt, maigi saka. Tālu, ka viņi ir gatavi nogalināt šo brāli. Tas arī bija pagātnē, mīļie. Tas nav tikai šodien. Cilvēku pieredzes stāsti. Dāvids, Zalamans. Ko mēs no tā šodien varam mācīties? Mēs ceļam laukā no šīs dārguma krātuves, izgaismojam lietas, kuras lietās varbūt mums šodien ir ikdienišķas, varbūt reizēm piemirstas. Tās vecās lietas reizēm ir ļoti dārgas. Tās nav mazāk vērtīgas, jo runa jau ir, mīļie, par, kā Kristus saka, dārgumu prātu, nevis par pažobeli, kurā ir sastumts iekšā viss, ko mums nevajag. Cilvēki reizēm šo dārgumu krātumu nenovērtē. Viņi varbūt viņu neatrod. Tādiem mūsdienās skan daudz piedāvājumu pilnveidot sevi, izpildīt tādus vingrinājumus. Tas attiecās gan uz fizisko, gan uz garīgo veselību, un, protams, tas ir fantastiski, ja mēs mākam sevi uzturēt labā, garīgā un fiziskā formā. Bet sevišķi to garīgo formu. Un cilvēki reizēm ir tik aizņēmti, lai savu tā jau dārgo, neatsveramo laiku izmantot Dievs lasīšanu. Un tomēr tie cilvēki, kur ieskatās tajā grāmatā, sāk saprast, tas ir tas, kas notiek mūsos. Tas ir tas, kas notiek šeit iekšā. Tas ir tas, no kā es, kā cilvēks, vēlos izvairīties. Tas ir tas, kas man padodas un vislabāk patīk. Jūs piekritīsiet, ka, lai kā mēs vienatnē to darītu, vislabāk ir tad, ja mums ir kāds treneris, kas attiecās gan uz fiziskām, gan uz garīgām lietām. Un neviens neies pie tāda trenera, kuram nav rezultātu. Ticiet man, ne pie fiziski, ne pie garīgi. Šodien pilns internets ir ar garīgās attīstības vingrinājumiem, cilvēki stāsta, runā. Un tomēr labs balans visā tajā, tas, ko arī es esmu sapratis savā nevisai ilgajā mūžā. Gan teorija, gan prakse. Tas ir tas, ko es esmu mācījies. Tas ir kā seni dārgumi, tomēr lietojami arī šodien. Vienkārši darot. Ko man dod
ticību Dievam ikdienā. Pirmkārt jau zinu to, es nevis ticu, bet es zinu Dievas lietu. Dārguma krātuve, par kuru runā Kristus, tas ir par Dievu, kurā ir gan vecas lietas, gan jaunas mūsdienas. Kristus vēl min tīruma apslēpta manta. Tīruma apslēpta manta stādiet priekšā. Tīrums. Pat blakus kaut kur. Redzamā, zināmā, pazīstama vieta. Tomēr tur var būt kaut kas apslēpts. Tur atrod arī pērles. Starp citu, kuras es neesmu veidojis, kuras cilvēki nav veidojuši, ko kāds, ko Dievs ir izveidojis. Tīrums, kurā kāds ir iesējis sēklu, kur aug. Sēklas cilvēki nerada. Gan pērles, gan sēklas, gan gaiss, gan lietus. Kurš to visu audzē, viss tas ir Dieva dotais. Draugi, ko man dod Kristus piemērs? Kristus piemērs man dod to, ka man jālieto Dieva dotais intelekts. Varbūt mazāk mākslīgais intelekts, bet Dieva dotais intelekts. To, ka nav jābrauc virsū cilvēkiem, jāatļauj, jākliedz uz viņiem, ka viņi ir ne tādi un ne tādi, kā vajag dzīvot. Kristietim ir vienīgi ar savu dzīvi, savu attieksmi jānorāda uz Kristu. Uz Kristu kā uz piemēru. Uz piemēru, lai cilvēki viņu iepazītu personīgi. Man tas ir viss, kas ir nepieciešams, ir būt kontaktā ar viņu. Un cilvēks nevar būt kontaktā ar Dievu, ar Kristu, ja viņš viņu nepazīst. Ar svešiniekiem mēs neesam kontaktā. Kāpēc? Tāpēc, ka vienkārši iepazīstot Dievu, atveras durvis uz brīnišķīgu, saprotamu dzīvi. Šodien, šeit un tagad. Uz attiecībām, gan ar Dievu, gan ar cilvēkiem. Nejot dzīves gaitā, soli pa solim. Kontakts paliek labāks, sapratne aug. Tiek pamanītas lietas, tiek sadzirdēts Dievs, tiek sadzirdēti cilvēki. Soli pa solim. Ceļš ar ceļu zīmēm, ceļš ar pieturām, ceļš ar punktu vietām, parasti ikdienu. Lūk šodienas piemēri no Kristus vārdiem. Līdzīgi sinepju graudiņai, sēklai, kur ir vismazākā, bet kad tā iesēta, tā kļūst tik liela kā koks, ka pat debesu putni līgsto tā zaros. Vai mūsu dzīve ir tāda, kura dod patvērumu kādiem citiem? Cilvēki mūsu kristiešu tuvumā jūtas labi. Debesu valstība kā pērle, kur cilvēks vēlas iegūt, lai to atrast, lai to dabūtu, ir gatavs pārdot visu. Kristus saka, dārgumi apslēpti tīrumā. Tepat kaut kur neaizstrēda viņām zemēm, ne Tibetā, ne Indijā, ne Latvijā, ne Amerikā. Kur? Kur ir tas tīrums? Visi saprotam, ka Kristus šeit nerunā par ģeogrāfiju. Pēkšņi mēs saprotam, ka Kristus runā par pilnīgi citām lietām, par garīgām vērtībām. Tāpat tuvumā dārguma krātuve, kurā starp citu jaunas lietas un vecas lietas. Jaunas un vecas. Mūsdienīgas un senas.
Kristus nerunā par fiziskiem lielumiem, pērlēm, viņš to izmanto kā stāstu par garīgām vērtībām. Kā Dievs viņu radīja un tik, cik viņā ielika. Un tur ir dārgumu krāti, kuru mēs varam atrast, ja mēs meklējam, bet kurai mēs varam radāt pāri. Kristus sacīja, debes valstība var būt jūsu vidū, mūsu ģimenēs, mūsu vidū, mūsu sabiedrībā. Bet kur tas sākās? Tad, kad atver šo dārgumu vārdu. Mēs ieraugam tajā tās cenās labās lietas, kuras Dievs ir ielicis katrā cilvēkā. Mēs varam veidot un attīstīt. Jā, var teikt, mēs to varam mācīties attiecības un runas, mākslas un komunikāciju, bet ja runa būtu tikai par morāles normām, kuras izlasām svētajos rakstos, bet cilvēkam ar to pietiek. Vai izpildot tādas normas, priekšrakstus, mēs kļūtu laimīgāk, jēdzīgāk. Varbūt stāsts cik par to dārgumu prātu. Mēs varam mācīties. Uz āru mēs varam iemācīties, izskatīties labi, bet tas notiek te iekšpusē sirdī. Uz āru viss labi, skaisti, gudri, pieklājīgi, bet paliekot vienatnē, mīļie, mēs katrs zinām. Kas notiek, kad mēs paliekam vienatnē, kur nav jātēlo? Un vēl prātā, ja cilvēki dzīvē ienāk nelaimi, tad iekšējā pasaule vispār sāk uzvesties pilnīgi savādāk. Miera un prieka vietā mēs sev vairs nepazīstam. Ko mēs redzam šodienas sabiedrībā? Ko mēs redzam mūsu ģimenēs? Kādreiz pamanām arī sevi. Lūk, mīļie, man ir sava dārguma lāde, kurā gan ir jaunas, gan vecas lietas. Un tur es esmu atradis, manuprāt, vienu svarīgāku atbildi, kura veido šodien manu dzīvi. Tā ir atbilde, kāpēc Kristum vajadzēja nākt pasaulē 2000 gadus atpakaļ un ko tas man dod šodien. Veca un jauna lieta un noved pie kādiem rezultātiem. Rezultāti, tas sākums un tas dārgums jau ir tajā. Tātad šo tēmu svinīgi dārgādot. Ne par kādu nav mainīt, ne pret ko citu. Ko mēs redzam tajos vēstures notikumos, ko Kristus mācīja, kad viņiem teica, atsakies. Teica, nē, labāk tevi nav. Dzīves kvalitāte, morālā kvalitāte. Lūk, tas ir Kristus evaņģēlijs, tas ir Kristus novēlējums cilvēkiem. Esiet cilvēki. Kristus ar savu dzīvi, ar saviem piemēriem, un tādiem kā mums, tādiem kā man, stāstīja stāstus un līdzības, lai mēs saprastu, lai mēs izvilktu šo esenci, kā dzīvot šodien. Mans novēlījums jums. Atrodiet laiku, ieskatīties tikai vien jums piederošajā dārgumu lādē, kurā ir gan vecas lietas, ticiet man, tās ir ļoti vērtīgas, gan jaunas, mūsdienīgas, šodien saprotams. Un vislabāk lietojams. Lietojams šodien sev un citiem par svētību, Dievam mūsu radītājiem par godu. Lai mūsu dzīve, kad mēs ejam ārpus šīs sadraudzības, ārpus dievkalpojuma, lai mūsu dzīve nav iemācīta
lai tā ir īsti patiesa, lai cilvēki, paskatoties mūsu acīs, ieklausoties mūsu vārdos, saka, es arī gribu tādu Dievu, es arī gribu tādu mieru, kāds ir tev, es arī gribu tādu sapni, es arī gribu tādu labvēlību. Kāds Dievs ir labvēlīgs? Pērle, apslēpta bagātība un koks, kurš dod gan patvērumu, gan ēnu karstā dienā. Dieva valstības noslēpums, godiem mūsu dzīvē. Lai Dievs jūs sveiki, jūsu pārdomās. Āmen. Kājās piecēlušies, mēs apliecināsim ticības apliecību. Kopā tā sakot, es ticu uz Dieva Tēvu, visu valdītāju, debesis un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, apratis, nokāpis sellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uz kās debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Mēs lūgsim Dievu. Lielais Dievs, ar pateicību nākam tavā priekšā, ka līdz šai vietai tu mūs esi sargājis, līdz šai vietai tu mūs esi svētījis, līdz šai dienai. Labākais, ko mēs varam darīt, pateikties tev, pateikties par visu to, ko tu esi veidojis, pateikties par to, kurā tu mūs visus esi ielicis tajā pasaulē, kur viss ir gatavs, lai mēs dzīvotu, lai mēs būtu, lai mēs elpotu. Mēs tev pateicamies, ka tu mums esi devis mūsu mīļos, mūsu ģimenes. Debes Tēvs, mēs tev pateicamies par ikvienu cilvēku, kurš ienāk mūsu dzīvē, par kuru dzīves ceļš kādreiz sajiet kopā, kādreiz arī izšķirt. Tēvs, palīdz, ka mēs mācāmies no katras šādas lietas. Mēs tev pateicamies, ka tu mūs uzrunā mums saprotamā valodā, caur saviem rakstiem, caur savu svēto grāmatu Bībeli, kura ir tavi vārdi, kura ir patiesība. Tēvs, lūdzam laiku, Tēvs, lūdzam, ka mēs varam savu laiku veltīt arī tavu vārdu, lasīšanai, studēt. Vien ar vienu domu, lai mūsu dzīves kļūst jēgpilnas, lai mūsu dzīves ir tādas, kuras dod tev. Lai mūsu dzīves ir tādas, kur mūsu tuvumā cilvēki jūtās labāk, mierīgāk, drošāk. Debes Tēvs, un vislabākais piemērs mums ir tavs dēls, Jēzus Kristus. Paldies, ka varam uzticēties tam ceļam, kur tu mums rādīji, ka tā jau ir šī glābšana. Mēs pamanām lietas, pamanām ceļa zīmes, pamanām straujas pagriezienus saulaicīgi. Debes Tēvs, mēs viens otru ieliekam tavās rokās, aizlūdot viens par otru. Par saviem mazbērniem. Mēs lūdzam par saviem bērniem.
Mēs lūdzam par mūsu vecākiem. Mēs lūdzam par mūsu vecākiem. Tavs pieskaries vienam mūsu mīļajam. Lūdzamies Tavu svētību pār viņu. Tevis Tēvs un kā draudze. Mēs šodien Tavās rokās ieliekam Eini Tauču Katoļu slimnīcā. Tavs izlūdzamies ārstu rokas, vārdu Tu pats. Atjaunot tos procesus, lai Tavs labais prāts notiek pie gara, pie dvēseles un arī pie miesas. Mēs esam Tavā priekšā, ja kādam ir sirds sāpes. Tavu mīlestības roka leida ar ikvienu, kuru katrs mēs esam pieminējuši tajā brīdī, jo Tu esi mūsu Tēvs. Lūdzam arī par sevi, lai mūsu dzīves ir par godu Tev, līdz cilvēkiem par sevi. Tev tries vienam trīsvienīgam Dievam, visu, lai ir gods, slāva un pateicība. Jēzus vārdā. Dieva miers, kas ir augstāks par visu cilvēku saprašanu. Tas, lai pasarg mūsu sirdi, mūsu domas, Dievs. Sēdieties mīļi. Mēs gatavosimies svētajām vakarēdienām un ņemam grāmatas 419. dziesma. Māci man ticēt. 419. dziesma. Mans pestītājs, vienīgais gādātājs, ceļa rādītājs, māci man lūgt. Man ticēt, mans māci man lūgt. Dzīvot, kā visu, dzīvot. Vai šeit mums ir ceļā, Ļaujos Tev vienos, ticos cīnāju. Tas kungs, lai ir ar jums. Paceliet savas sirdis. Sacīsim pateicību Dievam, savam kungam. Tiešām tā ir labi, tā piederas un ir svētīgi, ka Tev, kungs, svētais, visspēcīgais Tēvs, mūžīgais Dievs, visos laikos un visās vietās pateicamies caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Kādēļ Tu mūs saudzē, mūsu grēkus mums piedod un mūžīgu svētību apsoli. Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un debesu pulkiem slavējam Tavu godību sacīdami: Svēts ir, svēts ir, svēts ir tas kungs, un debesis un zeme,
ir pilna viņa godības. Oziāna augstībā, lai slavētītas nāk kunga vārdā. Oziāna augstībā. Mēs tevi piesaucam, žēlīgais debes Tēvs, svētī svēto mīlestību visiem, kas te pie tava galda sapulcēti, no šīs maizes ēdīs un no šī biķera dzers. Un tā visi saņems tava dēla mīlus un asins pēc viņa apsolījuma. Mūsu kungs Jēzus Kristus tajā naktī, kad viņš tā nodots, viņš ņēma maizi, pateicās, pārlauza un deva to saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un ēdiet. Tā ir mana miesa, kas par jums to dod. To dariet mani piemīt. Tāpat viņš ņēma biķeri pēc vakarēdiena, pateicās, viņam to deva sacīdams: ņemiet un dariet visi no tā. Šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums un daudziem top izlietas par grēku piedošanu. To dariet, cik kārt jūs to dzerat, mani piemīt. Jēzus vārdā lūgsim. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atvestī mūs no ļauna. Jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Un cik kārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, jūs pasludiniet tā kunga nāvi un augšām celšanos. Tiekams viņš atkal nāks savā godībā. Tā kunga miers, lai ir ar jums viss. Un sveicināsim citu ar mieru un izlīgumu sveicienu, sakot, miers ar tevi. 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 Ak, tu Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Ak, tu Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Ak, tu Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, dod mums savu mieru. Nāciet, viss ir sataisīts. Es tev pasludinu Dieva žēlastību un visu to grēku piedošanu Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Es tev pasludinu Dieva žēlastību un visu to grēku piedošanu Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā.
possibility of English like that. Is that still possible in the yoga English like that. Is that Sassi is the Sassi Sari Pate is the Sassi is the Sassi Pate is the Sassi is the Sassi Kristus Sassi Sanyan Yesim Jiva Opposition Doaki India Asian State. Hospital in Rio Dallas, in which Belgrade, Slovenia. Still hospital in Rio Dallas, in which Slovenia. Still hospital in Rio Dallas, in which Belgrade. Still hospital in Rio Dallas, in which Slovenia. Dias nascens humanos, e assim vive. Há de se volta, sim, vai mostrar uma seu ato. A minha oração, o outro é minha oração, se está, se interessa. Aí entra Deus, se serve. Eu faço todo um dia lá, os que me estão para
Lo faccio venire la Austria, visto, si guarda, lo faccio venire, questo lo faccio venire, visto, si guarda, faccio fare parte. Altre Personen Weltmeers mit ausführen. Voglio tornare a Zürich. La Skyline im Schreier ist wir terminieren. Auch wir so lange. Und wir an der eu posso definir o restaurante militar, gala, consueta, melhor. Estes dias, estes vacilos, estes meus nascimentos, eu, ao pensar aqui,
Pateicieties tam kungam, jo viņš ir laipns. Halleluja. Un viņa žēlastība paliek mūžīgi. Dievs, kungs, debes tēvs, mēs tev no sirds pateicamies, ka tu esi atrodams. Cik ārt pazemīgi un ticīgi tavu vaigu meklējam, mums arī žēlīgi dod savu svētā gara palīgu, lai neesam vien klausītāji, bet arī tavu vārdu darītāji. Savu vājo ticību ar tiem stiprinām, pēc tiem dzīvojam un garā mūžīgi svēti topam caur tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Tas kungs, lai tevi svētī un tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev dēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu svēto vaigu uz tevi un dod tev savu mīlestību. Sēdieties, mīļie, tagad ir laiks ziņojumiem un mūsu nobeiguma dziesma. 401. dziesma būs Ved mani Dievs, laiks ziņojumiem. Nākošais dievkalpojums, acīm redzot pēc mēneša, bet es jūs iedrošinu skatīties ziņojumus, skatīties reklāmas, kad būs arī WhatsAppā, atvainojiet Zoom dievkalpojums, un kā jūs sākumā teicu, mācītājs Uģis Brūkone, mācītājs Guntis Bukalders un arī mēs šos dievkalpojumus vadīsim. Tie būs svētbrīži, stundas laikā ar iespēju noskatīties tos arī vēlāk. Nāksim kopā Dieva vārda kalpošanā, Dieva vārda gaismā. Tas ir viss tas, kas mūsu ceļu, mūsu dzīves ceļu padara skaistāk, vieglāk, saprotamāk. Draudzes priekšniecei, kāds ziņojums? Paldies. Lai tev spēks, lai tev Dievs dod daudz veselības. Ja? Paldies, Zigi. Paldies. Jā. Paldies, mīļie. Es jau jūtos laikam tā kā iekšēji jaunāks, bet esot Latvijā pagājuši mēnesi, jā. Iesniedzu pieprasījumu pensijai. Tātad, ja nu būs, tad būs. Latvijā arī ir strādāti kādi gadi, bet 65 gadi, bet es tik jau vecs neizskatos, vai ne? Un tiešām paldies par mīļiem vārdiem, jūsu klātbūtne. Tas, ka es varu būt kopā ar jums, tas mani padara jaunāku, stiprāku, spēcīgāku. Tas man liek rūpēties par savu veselību, lai es varētu pietupties, pastaigāt, pamāt ar roku. Un arī garīgā sporta zāle, lai varētu uzturēt, kur mēs visi kopā varam katrs atrast sev to, kas ir mums visvairāk nepieciešams. Tieši tai dienai, tieši tam mirklim un vispār dzīvē. Paldies, mīļie! Dieva svētības jums atpakaļ! Paldies! Un jā, noslēguma dziesma. Ved mani Dievs. Tās ir tiešām kā lūkšana, kā novēlējums. Un ne jau pavēlti arī no lielās mežparka estrādes kādreiz šī dziesma skan. 401. dziesma. Ved mani Dievs.
Manas kaitas vedi, manas vidas, os deus lauados, partilhas, salsa, elope, manes, guys, you are those like yourselves. Snail through the pond, it storm was the only soul we have spawned. Snail through the pond, every storm was the only soul. Paldies Dievam par visu. Iesim. Cilvēkiem uzticās.